Labdien, tauta! Lai slavēts ir Jēzus Kristus. Es nezinu, vienkārši prieks nāk no Dieva. Kā tu jūties, Volī? Labi. Tas ir labi. Bet kā jums liekas, vai vajadzētu bērnus jau no bērnības pieradināt, maksāt 10. tiesu Dievam? Es pieņemsim saprotu, ka 10. tiesa Dievam tas ir pirmais līmenis vispārībā, ko mēs varētu atļauties no visiem saviem ienākumiem. 10. tiesu atdot Dievam kā pateicību par to, ka mums vispār kaut kas ir. Un tad, kas notika? Mazie bija saņēmuši nelielu prēmiju par labiem darbiem. Alleluja. Un bija dievkalpojums, es tur tulkoju dievkalpojumā, un es viņiem teicu, ka to 10. tiesu tā kā vajadzētu dot, es viņiem atgādinu, viņiem parasti aizmirstās tas viss. Un es tur tulkoju priekšā, un tad bija tieši aicinājums ziedot ziedojumu, kurš labprātīgo, kurš 10. Un mazie aizgāja un iemeta, jo viņi bija sagatavojuši speciāli 10. tiesu, un viņi iemeta viņu iekšā tur. Nu, Viljam, izstāsti, kas notika tālāk pēc iemešanas? Pēc tam pie mums piegāja tantīte un man brāli iedeva 4 eiro katram. Tad pienāca tantiņa klāt viena. Tas, jūs noziedojāt, aizgājāt atpakaļ uz savu krēslu rindu, jā? Jā. Aizgājāt uz savu krēslu rindu, atpakaļ apsēdāties, un tā tantiņa uzreizām pienāca? Gan arī. Un iedeva jums katram pa 4 eiro? Jā. Un cik tu noziedoji? 2. Un cik Emanuēls? 4. Nu, vot, tā kā Emanuēls palika pie savas naudas, tu vēl uzvārījies 2. Tā kā Dievam var droši dot naudu, nebaidīties. Dievs vienmēr viņu pavairos. Izstāstīšu. Man ļoti daudz liecības ir, kur Dievs ir arī darbojies. Man vienreiz agrākos laikos bija problēma. Man trūka 100 lati tajā laikā. Man trūka 100 lati priekš vienas operācijas. Man vienkārši, kur man vajadzēja izdarīt, man nebija 100 lati, man bija tikai 15 lati. Un es biju aizgājis uz dievkalpojumu, un tas nebija nemaz mans dievkalpojums, es biju svešā dievkalpojumā. Un notika tāda situācija, kad aicināja ziedot, un es domāju, iedošu 5. Es domāju, kur man tas 5? Iedošu visus 15 latus. Un sapratu, ka tie 15 lati man tāpat neko nelīdz. Un es iedevu 15 latus iemetu tur iekšā. Un tikko kā es iemetu un ziedojums aizgāja, pieskrēja viens čoms, brālis Kristu, un tāds saka, tev izkrita, un dod man tādu rullīti naudu. Es jau zinu, ka man nekas izkrist nevarēja, man nebija, es to naudu atrullēju, un tur bija tieši 100 lati. Tieši. Un tad es viņam pienācu un teicu, es saku, kāpēc tu man iedevi tos 100 latus, viņš aizmugurē sēdēja. Kā, man bija interesanti. Viņš teica, es sēdēju, un man tāda sajūta bija, ka vajadzētu tev iedot. Bet atkal nebija pārliecības 100%. Viņš paņēma viņš teica, es paņēmu, izvilku ārā monētu un teicu, Dievs, ja tu gribi, lai es dodu to naudu, lai uzkrīt tur ērglis vai kapēki, es neatceros, viņš uzmeta to monētu, un tad, kad viņš uzlika roku, tad bija tas, ka man vajag iedot šo naudu. Un es viņam prasīju, kad tu to kapēku uzmeti? Un viņš teica, pēc tam, ka ziedojums pagāja garām. Tā kā, ja es būtu iemetis 5, jo aicinājums bija iedot visu, tas noteikti nebūtu, tā monēta nebūtu tā uzkritusi. Tā kā, redzi, tas arī ir maziņš brīnums, pareizi, Volī? Jā. Ko varēja redzēt uzreiz. Un tā ir bieži tādiem maziem kā jums, nebaidieties pārbaudīt Dievu. Lai Dievs jūs svētī. Āmen.